pirmo reizi vispār es pēc sevis spriežot braucu tā kā turists, izbaudīju to pasākumu un to atmosfēru visu, bet šobrīd jau mēs esam tik profesionāli un cīnamies tiešām pa visaugstākajām vietām, kad man pat neinteresē tas viss, kas apkārt, interesē tie 4 sacensību braucieni un viss. Man liekas, ar laiku arī mainās tās vērtības un ko tu no tā visa gribi. Jā, mums ir konkrēts jau nolikt 2 datumi, tās ir 2 sacensību dienas, zināms pat provizorisks laiks, kurš, protams, mazliet var mainīties, bet šobrīd jau es varētu pateikt tos datumus nosaukt. No vienas puses tas ir tā kā patīkam, ka tu vari plānot kaut ko, bet no otras puses atkal, jā, tas kaut kādu papildus tādu visu laiku tev galvā maisa kaut kādas domas, ka tagad ir palicis tik un tik līdz tam un tam brīdim, un tas tā kā savā ziņā varbūt traucē. Mazliet, bet jā, ja tu aizdomājies. Nav nekas tāds, kas būtu īpaši. Vienīgais, kas nāk galvā, tad ir tādas trases sekcijas vietas, kas ir pret kalnu. Tas nav raksturīgi, jā. 2 vietas ir pret kalnu. Tā kā iet strauji kritums un tā kaut kāda kombinācija uziet kalnā un tad atkal uz leju. Tas ir tāds īpašais, kas Soču trasē ir. Pārējais viss ir diezgan līdzīgs kā pasaules trasēs. Varbūt nedaudz iespaidīgākas tās būvas, tur modernākas, lielākas, bet kas attiecās uz braukšanu un nekas cits. Tas, ko es piefiksēju uz jaunu trasi, kā aizbraucām, pa cik olimpiskā trasa arī ar ļoti lielu nopietnību. Katru niansi ķērām un pēc tās nedēļas ir baigais nogurums no tā, ka tu gan fizisks, gan arī tāds mentāls nogurums no tā, ka tu visu laiku galvā brauc to trasi, visu laiku domā pa katru niansi, ķeries katrai lietai klāt un ne viss iznāk un bija pēc nedēļas tāds baigais nogurums un tukšums un baigi labi savā ziņā to skandālu dēļ atcēlās kaut braucienu, tad varēja mazliet no tā visa attiet un atkal ar jaunu tā kā iedvesmu mesties tajā iekšā pēc pāris dienām.